Cēsu apkaimē tie tiks samazināti 43 reisi un 25 tiks pārveidot par komercreisiem, kas faktiski, piemēram, samazina šo kopējo valsts nodrošināto garantēto pakalpojumu. Nav slikti, ka komercreisi tiek veidoti, bet tai pašā laikā tie tad ir tie labākie. Tos mēs no tā pīrāga izņemam un pārvadātājiem atstājam tos sliktākos, un valsts, varētu teikt, kopumā varētu tomēr nākties maksāt vairāk par katru kilometru. Jelgava Dobele 23 reisi, Liepājas apkaimē, kas skar arī lielā mērā Dienvidu Kurzemi, mūsu lielāko novadu Kurzemē, 65 reisi. Madonas apkaimē 40 reisi, vēl 32 tiek izmainīti vai nu mazināts dienu izpildes skaits vai mazināti kilometri. Saldus un Kuldīgas apkaimē 47 reisi. Valmieras, Valkas, Smiltenes apkaimē tikai 6 reisi un 17 tiks pārveidot par komercreisiem. Cēsīs 4 reisi un 14 komercreisi. Neuzskaitīšu visu, bet tas ir jūtams samazinājums, un kā iepriekš jau mēs esam par to norādījuši, tas veicinās sabiedriskā transporta lietošanas samazināšanos. Tātad mēs samazinām par 16%, kas sekoši pēc aplēsēm samazinās pasažieru skaitu vēl par vairāk kā 20%, un tas risks, ka nākamajos reisos būs vēl mazāk, jo cilvēki pārkārtos savus ikdienas paradumus, viņiem nāksies nodrošināt citas iespējas nokļūšanai gan uz novada centru, gan uz tuvāko pagasta centru, un vairāk lietot citus transporta līdzekļus, un viņi vēl aizvien mazāk lietos sabiedrisko transportu, kas tādā lejupējošā spirālē, varētu teikt, sasniegs tādu stāvokli, ka mums tie reisi vispār būs jāslēdz, jo jaunais likuma regulējums paredz pie kāda pasažieru skaita, norādīšu līdzīgi kā par skolām, reisi vairs netiks arī garantēti tai garantētajā apjomā. Jo tur ir vai nu tie ir 8 pasažieri reisā vidēji gadā vai 10, un ja būs mazāk, tātad tos reisus atkal slēgs, un mēs tai lejupējošā spirālē jau likumā noteiktajā kārtībā turpināsim griezties, un tas garantētais pakalpojums izrādīsies no valsts puses nemaz netiek garantēts. Un, manuprāt, tā tendence ir jāaptur un jāvērtē pavisam savādāk, un nevaram mēs tikai matemātikā un skaitļos to darīt. Noteikti ir jāvērtē cilvēku iespējas kaut kur nokļūt. Apskatoties uz savu dzimto novadu un šī brīža, kā saka, iespējām nokļūt kaut kur Talsu novadā, nav lieli zaudējumi šajās reisu slēgšanā, bet, piemēram, tiek samazināts tieši tie 2 reisi, kas rīta agrumā dodas no piepilsētas uz pilsētu, lai cilvēki varētu nokļūt uz darbu mazliet pirms 8, šis reiss, piemēram, tiek slēgts. Un arī pēc tam vēl viens reiss, kas nodrošinātu skolniekiem iespēju nokļūt uz skolu mazliet pēc 8, jo stundu sākums ir 8:30. Pamatojumi nav, īsti neviens nezina, kāpēc. Droši vien tāpēc, ka no rīta turpceļā reiss noteikti ir tukšs. Tā ir normāli, ka no pilsētas dodas autobuss tukšāks un no rīta atpakaļ nāk jau pilnāks. Tātad pasažieru skaits nav pietiekams, reisus slēdzam. Kā tie jaunieši un darbinieki nokļūs uz savu darbu vai uz skolām? Meklēs citas iespējas, vedīs ar privātiem auto, meklēs citus risinājumus. Vasarā noteikti varētu braukt ar velosipēdu. Diemžēl veloceliņš šajā posmā nav uzbūvēts, tam nav nekad radušies resursi. Tā kā situācija pasliktinās īpaši tieši lauku reģionos.